mums ir monitora testa rīks. To mēs lejupielādējam Pasmaku mājaslapā. Lejupielādējam. Tad, kad esam lejupielādējuši, tad instalējam un palaižam šo programmu. Tad, kad palaižas, tad viņš parāda pa 30 dienu izmēģinājumu versiju. Spiežam Continue. Un šeit mēs varam sākt testu. Testa laikā mēs pārējām uz baltu ekrānu un paslēpjam paneli. Tad mums ir gaismas mērīšanas ierīce, kura mēra gaismas stiprumu luksos. Ja? Bet mēs vēlamies noteikt gaismas spilgtumu no monitora nitros, un kā to var izdarīt, mēs liekam šo mērīšanas ierīci tieši ar sensoru pret ekrānu. Neaizmirstam turēt podziņu uz hold pirkstu, jo nākamajā mērīšanas brīdī mēs ar acīm vairs neredzēsim, ko mēs darām, jo mēs monitoru nosedzam ar kaut kādu blīvu audumu pilnībā, lai no visas virksmas, no visām virksmām, kuras var starot gaismu, tiktu nosegtas, un lai monitoram nebūtu iespēja saņemt no apkārtējās vidas absolūti nekādu gaismiņu. Līdz ar to mēs veicam mērījumu šādā veidā, hold, un paskatāmies mērījuma rezultāts, un mēs redzam, šim monitoram ir 301 lux. Šo te mērījumu ir jādala ar pi vērtību.